Šodienas preses brīfings ir veltīts revīzijas starpziņojumam, kur esam veikuši un šodien publiskojam par speciālo lidojumu izmantošanu ministru prezidentu komandējumos. Ziņojums ir tapis kā daļa no finanšu revīzijas par valsts kancelejas 2023. Gada pārskatu. Šodien mums par revīzijas rezultātiem ievadvārdus teiks valsts kontrolieris Edgars Korčagins. Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka izstāstīs galvenos secinājumus. Šodien esam uzaicinājuši arī ģenerālprokuroru Stukānu kungu, kurš savukārt runās par to, kādi ir nākamie soļi no prokuratūras skatu punkta. Un noslēgumā būs arī laiks jautājumiem konferences dalībniekiem. Un tagad nekavēšos došu vārdu valsts kontrolierim Edgaram Korčaginam. Lūdzu, Korčagin kungs. Labdien, godātie klātesošie. Vispirms iesākšu ar to, ka pastāstīšu, kas tad šoreiz bija mūsu revīzijas uzmanības centrā. Proti, revīzijas laikā mēs apkopojām informāciju par ministru prezidentu un viņa delegācijas komandējumiem laika periodā no 2021. Gada līdz 2023. Gadam. Revīzijas ziņojums atklāja informāciju par to, cik bija komandējumi, cik daudz komandējumos ir izmantot speciālie lidojumi, un revīzijas ziņojumā mēs vērtējam arī šo lidojumu tiesiskumu un vērtējam arī ekonomiskumu. Proti, vai to varēja izdarīt par mazāk līdzekļiem. Uzreiz gribu teikt, ka valsts kontrole neapšauba un revīzijā nevērtēja ārvalstu vizīšu nepieciešamību un nozīmīgumu. Tāpat netiek apšaubīts, ka jānodrošina ministru prezidenta funkcijas un to nepārtrauktību. Valsts kontrole kā pieļaujumu uzskata speciālo lidojumu izmantošanu ārkārtas situācijas laikā vai gadījumos, kad nav citu alternatīvu. Taču ārkārtējās situācijas izņēmuma risinājums, neievērojot normatīvos aktos noteiktos ierobežojumus, šī daudzkārtīgā izmantošana laikā, kad ir pieejams regulāro lidojuma alternatīvas, mūsu ieskatā nav pieļaujams. Valsts kontrole uzskata, ka izmantojot speciālos lidojumus, arī tajos gadījumos, kad valstī nebija izsludināta ārkārtas situācija un kad samērojumā laikā bija pieejams regulāro komerc reisu alternatīvas, pirmkārt ir veikta nelikumīga rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem, kas pēc valsts kontroles veiktajām aplēsēm veido papildus vismaz 222 000 eiro. Valsts kontrole arī ir konstatējusi neekonomisku rīcību, kas pēc valsts kontroles veiktajām aplēsēm ir radījusi papildu vismaz 234 eiro Eiropas Savienības padomes līdzekļu izdevumu. Tādējādi arī nav ievērots publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Revīzijas laikā iegūtā informācija liecina, ka lēmumu pieņemšanā un īstenošanā par speciālo lidojumu izmantošanu ministru prezidentu un delegācijas ārvalstu komandējumos faktiski bija iesaistīts gan ministru prezidents, gan viņa tiešā pakļautībā esošais ministru prezidenta birojs un valsts kancelēja. Valsts kontroles ieskatā ir vērtējama visu iesaistīto personu atbildība par pieņemtajiem lēmumiem izmantot speciālos lidojumus. Vienlaikus valsts kontrole norāda, ka ar audita metodēm un revīzijas metodēm nav iespējams konstatēt visos gadījumos konkrētos atbildīgos, kuri pieņēmuši lēmumus par speciālo lidojumu izmantošanu ministru prezidenta un delegācijas ārvalstu komandējumos. Un tieši tāpēc arī stafetes kociņš, ja tā var teikt, ir nodots tiesību aizsardzības iestāžu ziņā. Papildus šai nelikumīgai un neekonomiskai rīcībai revīzijas ietvaros mēs esam konstatējuši, ka neievērojot publisko iepirkumu likumu, valsts kancelei pakalpojumus komandējumu nodrošināšanai, taiskaitā arī speciālo lidojumu izmantošanai, iepirka bez atbilstošām iepirkuma procedūrām, nenodrošinot atklātu un vienlīdzīgu pasūtītāju konkurenci un radot neekonomisku izmaksu risku. Attiecīgi nav ievērots arī publiskas personas, finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Tie faktiski ir tie galvenie secinājumi, par kuriem mēs runājam revīzijas ziņojumā, bet, protams, tajā ir daudz vairāk un detalizētākas informācijas, par kuru tad šobrīd pastāstīs arī mana kolēģe, Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klātesošie! Tātad vairāk jau par šīs revīzijas secinājumiem un konstatējumiem. Valsts kontrolieris jau minēja, ka tātad nelikumīgi izlietota no valsts budžeta vismaz 220 000 eiro un neekonomiski izlietot no Eiropas Savienības padomas līdzekļiem vismaz 324 000 eiro. Un ir revīzijā konstatēts vairāku normatīvo aktu pārkāpumi. Gan ministru kabineta noteikumi, kas regulē komandējumu izdevumu atlīdzināšanas kārtību, gan arī vairāk likumi, jo kontrolieri nosauktais publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, publisko iepirkumu likums un arī grāmatvedības likums. Bet vairāk par revīzijas konstatējumiem un kā mēs tikām pie šiem secinājumiem. Mūsu revidējumais periods bija 3 gadi, 2021, 2022 un 2023 gads. Šajos 3 gados bija 3 valdības, ministru prezidenta amatā bija 2 personas, 2 reizes valdību vadīja Krišāns Kariņš un no 2023. gada septembra ministru prezidenta amatā ir Evika Siliņa. Kopā šajā 3 gadu periodā ministru prezidents ārvalstu komandējumos devās 53 reizes, un no tām 32 gadījumos ir izmantot speciālie lidojumi, jeb tas ir 60% gadījumu. Katru reizi tai 21. komandējumā, kad devās ar regulāriem komerclidojumiem, vienmēr ir izmantota biznesa klase. Bet tagad jau vairāk par šiem 32 speciāliem lidojumiem, 18 komandējumi ir tādi, kas saistīti ar komandējumiem, kas tika apmaksāti no valsts budžeta, savukārt 14 komandējumi ir uz Eiropadomes sanāksmēm, un tur tātad šos līdzekļus atlīdzina no Eiropas Savienības padomes budžeta. Attiecīgi, jūs redzat arī šo kopējo finansējumu, kāds bija katrā reizē par šiem lidojumiem. 613,8 tūkstoši no valsts budžeta par 18 speciālo lidojumu komandējumiem un 527,8 tūkstoši no Eiropas Savienības budžeta, bet arī no valsts budžeta tika nedaudz finansēti šie Eiropadomes sanāksmu lidojumi. 40,5 tūkstoši eiro ir nākuši no valsts budžeta. Caurmērā delegācijas lielums bija no 4 līdz 8 locekļiem, ieskaitot ministru prezidentu un tā pavadošo ar drošību saistīto personu. 17 komandējumos, kad izmantot speciālie lidojumi delegācijas sastāvā, bija arī fotogrāfs. 21 gadījumā izmantot vai lidojumā bija ietverti arī stjuārta pakalpojumi. Pirmais, ko mēs gribam norādīt un kliedēt, ir mīts par to, ka speciālais lidojums ir nepieciešams tāpēc, ka ir neplānots negaidīts komandējums. Zvanīja Makrons, aicināja rīt uz pusdienām. Tādas situācijas nav. Tikai vienā gadījumā 1 dienu pirms komandējuma ir pasūtīts speciālais lidojums, pārējos ievērojami ātrāk, maksimālais laiks pat 37 dienas pirms lidojuma. Te jūs redzat 19 gadījumos no šiem 32, 6 līdz 10 dienas pirms komandējuma, 7 gadījumos 11 līdz 16 dienas un 5 gadījumos no 17 līdz 37 dienām pirms komandējuma. Viens speciālais lidojums arī tika atcelts, par to nedaudz vēlāk. Bez tam arī speciālos lidojumos ir jāņem vērā tas, ka izlidošanas laika elastība arī ir ierobežota. Nav tā, ka jūs braucat ar savu auto un mašīna jums jebkurā laikā stāv un gaida, kad jums ir nepieciešams, tā var braukt. Respektīvi, parasti tās ir 2-3 stundas pirms un pēc, tātad plus mīnus nolīgtā laika. Un arī jāņem vērā, ka ir nereti gadījumi, ka arī lidostas nestrādā viss cauri diennakti, kad attiecīgi arī pieejams, bet arī tur ir jau kaut kādi ierobežojumi. Par šiem 32 gadījumiem, kad izmantot speciālie lidojumi, mēs tālāk jau tos vērtējām atsevišķi.
ņemot vērā to, ka atšķirīgas normas ir tiem gadījumiem, kad finansējums ir bijis no valsts budžeta, un atšķirīga norma tiem, kad ir Eiropas Savienības padomes budžeta līdzekļi. Un šīs atšķirīgās normas ir ministru kabineta noteikumos numur 969, tas ir kārtība, kādā atlīdzinām ar komandējumiem saistītie izdevumi. Tātad kopumā šie noteikumi, jāsaka tā, ierobežojoša rakstura, kas nosaka dažādus ierobežojumus ceļa izdevumiem, naktsmītņu izdevumiem, dienas naudas izdevumiem, bet attiecībā uz vairākām valsts augstākām amatpersonām šais noteikumos ir speciāla nodaļa, un tur šie limiti ir augstāki nekā tas ir kopumā šais noteikumos, kas attiecinām gan uz publisko sektoru, gan arī uz privāto sektoru, lai ierobežotu tos izdevumus, kas ir attaisnojumi pirms nodokļu aprēķina veikšanas. Un tātad attiecībā uz valsts budžeta finansētajiem komandējuma izdevumiem šo noteikumu 32. punkts paredz ceļa, jeb transporta izdevumus, noteikumu 31. punkta daļās minētām amatpersonām, bet starp šīm amatpersonām ir ministru prezidents. Tātad minētām amatpersonām visos transporta veidos atlīdzina saskaņā ar faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā atbilstoši biznesa klases vai tai pielīdzinātas klases tarifām. Savukārt attiecībā uz Eiropas Savienības padomes budžeta finansētajiem lidojumiem, kad ministru prezidents devās uz Eiropadomu sanāksmēm, tur šais noteikumos ir 30. punkts, kurš paredz attiecīgi, ja ir šie Eiropas Savienības institūcija finanšu līdzekļi un ir kaut kādas speciālas normas, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzinām izdevumu, tad tiek izmantot šīs normas, un šī gadījumā tāda ir ministru kabineta instrukcija numur 6 2010. gadā izdota, kura 2019. gadā ir grozīta, un attiecīgi ar šiem 2019. gada septembra grozījumiem līdzās iepriekš instrukcijā minētām trim transporta grupām ir pievienots arī vēl izdevuma veids gaisa transporta līguma reisiem. Līdz ar to, tā kā ir atšķirīgas normas, tad šo likumību un tātad pēc tam ekonomiskumu mēs vērtējām šiem komandējumiem atsevišķi. Vienlaikus, ja es vēlreiz atkārtošu kontroliera teikto, mēs neapšaubījām un līdz ar to nevērtējām to, ka šie komandējumi bija nepieciešami un kāds ir šo komandējumu nozīmīgums, ja, respektīvi arī kāda pati efektivitāte. Bet uzreiz arī minot te ar darba lietām nesaistītu komandējumu nav arī tik daudz, ja mēs neejot dziļāk detalizētāk, ja, bet visi ir ar ministra prezidenta funkciju veikšanu saistīti komandējumi. Tā tad tagad runājot par šiem no valsts budžeta finansētajiem speciālo lidojumu komandējumiem, mēs secinājām, ka 221 566 eiro, tā ir tā pēc mūsu aplēnesēm minimālā summa, tātad vismaz 222 000 ir izlietoti nelikumīgi. Kāda bija mūsu pieeja, kā mēs šo aplēsi veicām? Tātad 18 komandējumos tika izlietots 613,8 tūkstoši eiro, bet 5 komandējumi, kuru kopējais rēķins 152 000, notika laikā, kad valstī bija ārkārtējā situācija. Un lai arī valsts kontrole, mēs tātad mūsu uzskatā šie iepriekš rādītie noteikumi, ministru kabineta noteikumi 32. punkts ir ierobežojoša rakstura, un tātad mēs uzskatām, ka speciālais reis nelielai delegācijai, nelielā lidmašīnā līdz 10 personām nav pielīdzināms biznesa klases tarifam, ja? Un attiecīgi mēs uzskatām līdz ar to, ja ir šī atlīdzināšana virs šiem tarifiem, tas ir nelikumīgi, bet vienlaikus mēs uzskatām, ka nevar būt situācija, ka ministra kabineta noteikumi liedz pildīt ministra prezidentam funkcijas, tai skaitā arī ārvalstu vizītes. Un līdz ar to šai ārkārtējā situācijā mēs uzskatām, ka bija pieļaujams, ka
tad, kad nav šo alternatīvu, ka šādi speciālie lidojumi tika izmantoti. Tie bija 5 komandējumi ar rēķinu par šiem lidojumiem 152 000 eiro. Tātad atliek tas, ko mēs vērtējām, ir 13 komandējumi 22 reisiem. Arī jāpiebilst, ka lielākā daļā gadījumu komandējumos abos virzienos izmantot speciālie lidojumi, bet ir gadījumi, ka ir tikai vienā virzienā, jeb viens reis. Un attiecīgi, tātad šais 13 komandējumos 22 reisos izmantot speciālie lidojumi, un tos mēs analizējām. Analizējām, izmantojot Flight Radar 24 datubāzi par lidojumiem attiecīgos datumos. Mēs arī skatījāmies, lai šis laiks būtu samērojami salīdzināms ar tātad šo speciālā lidojuma laiku, respektīvi mēs skatījāmies šos komerc reisus, lai nokļūšana līdz gala mērķim nebūtu ar vairāk kā vienu pārsēšanos, un arī skatījāmies to samērojamo laiku, tā atšķirība ir ne vairāk kā 24 stundas. Tātad rēķinosies ar to, ka nereti dodoties tālākās vizītēs, ir nepieciešams laiks ceļam, un tātad šīs 24 stundas. Un tas, ko mēs redzējām, ka 10 reisos nebija šādu, kā mēs devējam, samērojam alternatīvu. Tad līdz ar to šais reisos bija 187,5 eiro. Arī tos mēs atzīstam kā pieļaujamus, bet 12 reisos mēs redzam, ka varēja doties ar regulārajiem komerclidojumiem, pastāvēja samērojams alternatīvas, nebija vairs ārkārtējā situācija, un šo reisu speciālo lidojumu izmaksas bija 274 000 eiro. Bet, protams, mēs arī saprotam, lai mēs tagad aprēķinātu, ja aplēstu šos nelikumīgi iztērētos valsts budžeta līdzekļus, tad mēs, izmantojot skaistskaneru datu bāzi ar lidojumu cenām 2024. gada janvārī, biznesa klasē, un tāda jāsaka tā salīdzinoši augstu cenu, neņemot pat biznesa klases zemāko cenu, bet augstāku visai delegācijai, kā to arī pieļauj šie ministru kabineta noteikumi. Tātad, attiecīgi, mēs aprēķinājām, kādas būtu izmaksas, ja būtu izmantoti šādi komerc reisi biznesa klasē, un attiecīgi šais 12 reisos, tad šīs biļešu cenas būtu 45 000 eiro, bet arī atsevišķos gadījumos, tātad mēs arī redzējām, ka tā būtu situācija, ka ir nepieciešama arī vai dienu ātrāk aizbraukt, ja, vai palikt līdz nākamai dienai, tad šīs aplēstās naktsmītnes, apdrošināšanas komandējuma nauda izmaksas būtu vēl 7,5 eiro. Un līdz ar to atskaitot no šiem 274 000 šīs potenciāli iespējamās, bet tiešām, kuras mēs arī teiksim, izmantojam tādu maksimālu piesardzību izmaksas, ja, jo, protams, varētu runāt, kāpēc biznesa klasi, ja, visai delegācijai, ja, tātad arī vēl zemākus šos izdevumus, bet tātad tas minimālais nelikumīgi izlietoto līdzekļu apjoms no valsts budžeta pēc mūsu aplēsēm ir 221 566 eiro. Salīdzinājumam arī kāpēc mēs uzskatām, ka šie speciālie reisi nav uzskatām vai piemērojami, ja, kā biznesa klases tarifi, te jūs redzat, piemēram, reis Rīga, Parīze, Rīga, kur 7 cilvēku delegācijai izmaksas uz vienu pasažieru šim lidojumam bija 6300 eiro. Mēs skatāmies, piemēram, biznesa klase 1365 eiro. Vai, piemēram, mēs aplēsēs maršrutām Rīga, Brisele, Rīga izmantojām biznesa klases cenu 1271 eiro, kaut gan, teiksim, tā arī šai periodā skatoties, kādi ir bijuši piedāvājumi ministru prezidentam, ir bijuši, kad biznesa klase piedāvā pat 900 eiro, pat 1100 eiro, tātad mēs ņemam, kā es teicu, ļoti piesardzīgi šīs aplēses 1271, bet, piemēram, konkrēta reisa izmaksa 2023. gadā vienai personai 9990 eiro. Un valsts kontrole uzskata, ka šīs summas nav pielīdzināmas. Valsts kancelē mūs apstrīdot arī mēģināja pamatot, kā
noteikumos ir paredzēti speciālie lidojumi, ka tos var lasīt. Mēs arī jautājām skaidrojumu Finanšu ministrijā, ja revīzijas laikā, uz ko Finanšu ministrija mums sniedza viedokli izpildušu, tātad arī vairāk skaidrojot par ministra prezidenta svarīgumu, arī pieļaujot, ka tāda lidojuma var būt. Tomēr mūsu izpratne par šo cenu salīdzināmību atšķirās, un valsts kontrole uzskata, ka šie noteikumi ir pārkāpti šais gadījumos. Par Eiropadomes sanāksmēm. Kā jau minēju, šeit regulējumu nosaka ministra kabineta instrukcija, un šī instrukcija šādu lidojumu, jeb transporta veidu paredz, un līdz ar to mēs arī uzskatām, ja reiz tas ir paredzēts, tad tas ir atļauts. Un līdz ar to mēs šos neuzskatām par nelikumīgi izlietotiem līdzekļiem, bet vienlaikus tas, ka ir atļauts, nevienā brīdī neatceļ publiskas personas finanšu līdzekļu un mānas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasību, kā arī līdzekļi ir jāizmanto iespējami ekonomiski, ja mērķis jāsniedz iespējami efektīvā veidā. Un līdz ar to šeit mēs pēc iepriekš minētā algoritma, ja pieejas, mēs aprēķinājam, cik ir neekonomiski izlietotie līdzekļi. Tātad arī pieļaujot, ka ārkārtējās situācijas laikā ir bijušie speciālie reisi, skatoties šīs alternatīvas. Eiropadomes sanāksmes parasti notiek ceturtdienās, piekdienās, atsevišķi gadījumi ir bijuši, kad notiek ilgāk, tātad arī skatījāmies šīs alternatīvas bija no 14 komandējumiem 11 gadījumos, 11 komandējumos, un līdz ar to arī šādā pašā veidā veicot aplēsi, skatot šīs biznesa klases cenas, mēs secinājām, ka 323 688 eiro ir izlietoti neekonomiski. Salīdzinājumam mums ziņojumā tas ir gan par budžeta komandējumiem, gan par šiem Eiropas Savienības. Te jūs arī redzat, kāda bija tā stundu atšķirība šiem reisiem, speciālam lidojumam no regulārā komercreisa. Piemēram, vienā gadījumā tā ir pat 1 stunda, no 1 līdz 4 stundām 8 gadījumos, šeit Eiropas Savienības, tāpat tās līdzīgi bija valsts budžeta finansētajos 4 līdz 8 stundas 1 gadījums, no 16 līdz 17 stundām 1. Pat 24, ko mēs kā to aprēķinā samērojamo lielumu izmantojām, tāds gadījums pat nav bijis. Bez tam, runājot par šo, vēl jāpiemina, ka ne visos gadījumos ir izvēlēts lētākais speciālais lidojums. Mēs arī, tā kā mums bija iespēja redzēt šos dokumentus, kāda ir sarakstē ar ceļojumu aģentūru, kurai tika pasūtīti šie speciālie lidojumi, un tad, kad ir šis piedāvājums, vairumā gadījumu lētākais no speciāliem lidojumiem, bet mums nebija par visiem informācija, par kur mums sniedz informāciju, tad mēs konstatējām 5 tādus gadījumus, un tā summa, tā starpība starp lētāko piedāvājumu un to, kas tika piedāvāts, ir 15 000 eiro. Un bez tam, kā jau minēju, un vēl nedaudz par to norādīšu, bija arī 1 atcelts reis. Mēs pēc apstrīdējuma mūsu starpziņojumā izdalījām atsevišķu sadaļu. Sākotnēji daļai informācija mums bija iekļauta, bet arī tātad reaģējot uz apstrīdējumiem valsts kontrolas padomes mudināti esam iekļāvuši atsevišķu sadaļu par lēmumu pieņemšanu, par vispār šo speciālo lidojumu pasūtīšanas procesu, par iesaistīto struktūru vienību, amatu atbildību. Un jau kontrolieris minēja, tas, ko mēs redzējām, ka tā faktiskā iesaiste, faktiskā iesaistē bijusi gan ministru prezidents, gan viņa tiešā pakļautībā esošais ministru prezidenta birojs, gan arī valsts kanceleja. Lidojumus, ar ko šo speciālos lidojumus organizēja ministru prezidenta birojs.
Bet vienlaikus mums sniegtā gan rakstiski, gan mutiski, arī jau fiksēta mutiski, ļoti pretrunīga informācija. Sanāk tā kā, ja mēs arī šīs minētais gan ministru prezidents, gan ministru prezidenta birojas, protams, ar vadītāju atbildību valsts kancelēju un valsts kancelējas direktors ar savu atbildību rāda viens uz otru, tātad šai procesā. Un tas, ko mēs arī šī brīdī jau sakam, jā, nepārprotam ir vērtējama visu atbildība, bet tas nav paveicams ar audita jeb revīzijas metodēm. Jā, un tātad, un jā, tāpēc arī mēs jau revīzijas starpziņojumā pirmo versiju pirms apstrīdēm uzreiz arī nodevām ģenerāla prokuratūrai. Tāpat tās arī, kad mēs sākām šo informāciju apkopot, tad arī jau, lai nebūtu, kad vairāk kārtīgi, ja, dažas lietas jāprast, arī jau apzinājām, kāda informācija ir pieejama. Par pašu procesu, kā jau minēju, tas, ko mēs redzam, ka lidojums pasūta ministru prezidenta birojas, bet juridiski tā tad ir valsts kancelējai līgumi ar ceļojuma aģentūrām vispār par komandējumu organizēšanu, un attiecīgi šo komandējumu ietvaros tika arī pasūtīti speciālie lidojumi. Un speciālie lidojumi, lai arī tie vispārīgie līgumi ir pamatā par regulāriem dažādiem komandējumiem, un tie ir slēgti cenu aptājas rezultātā. Tātad, un šīs aģentūras ir piedāvājuši savus pakalpojumus ar 0% uzcenojumu, jo tātad arī izvēloties ir viens konkrēts gadījums, kur aģentūras piedāvā, tad konkrētā gadījumā savu cenu konkrētam komandējumam, un pēc tam jau saņem maksu no pakalpojumu sniedzējiem. Tad attiecībā uz šiem speciāliem lidojumiem nekas nav atrunāts, nekas iepriekš nav bijis nolīgts, bet tiek izmantot šīs pašas aģentūras, un tad tā saitīta veidojas salīdzinoši gara. Tātad valsts kanceleja ar ceļojumu aģentūrām. Šī revidētajā 3 gadu periodā tās ir bijušas 2 ceļojuma aģentūras, pēc tam ceļojuma aģentūrām līgums ar speciālo lidojumu brokeri. Visos 32 gadījumos ir bijis 1 lidojuma brokeris, un pēc tam jau speciālo lidojumu brokerim ir līgumi ar lidojumu operatoriem jeb izpildītājiem. Tas, ko mēs revīzijā tātad redzējām, un kur mums bija šī informācija par šo saitīti starp valsts kancelēju un ceļojuma aģentūrām, un attiecīgi mēs arī konstatējām, ka kopumā vispār nenolīgstot par to, kāda būtu paredzamā samaksa, ir samaksāts šajā posmā, ķēdes posmā starp speciālo lidojumu brokeri un valsts kancelēju, ja publiskajiem līdzekļiem ceļojumu aģentūrām par to pakalpojumiem 91,2 tūkstoši eiro. Jeb vidēji 2850 eiro par vienu lidojumu. Bet ņemot vērā šo apjomu, tātad arī mēs konstatējām publiskā iepirkuma likuma pārkāpumus, jo cenu aptāju kā metodi pieļaujami prognozētā līguma cena ir, tur nedaudz mainoties šai periodā, bet apmēram 143 tūkstoši eiro, bet reālās izmaksas, tātad gadā un šie lidojumi kopējās summas bija ievērojami lielāks, un līdz ar to mēs konstatējām, ka nav izmantota atbilstoša likumā paredzētā iepirkuma procedūra, un tā jau tālāk raisa risku, ka līdzekļi ir neefektīvi izmantoti un ka ir arī ierobežota konkurence, un arī, ka šī informācija nav bijusi atklāta. Vēl es vairāk kārt esmu pieminēju šo vienu atcelto reizi, tātad te bija arī tāda situācija, ka attiecībā uz vienu vienā komandējumā, es atvainojos, to ir paiešu atpakaļ pie Eiropas.
Jā, tātad, atpakaļ pie Eiropas, tātad noteikti jau arī ievērojot iepriekš publiski sniegtajā informācijā, ka šie Eiropas lidojumi tādā ļoti plašā amplitūdā no 30,1 tūkstoši eiro līdz 63 tūkstošiem eiro. Taču tas, ko mēs konstatējām, ka šais Eiropadomes sanāksmu lidojumos ir iekļauti arī uz šiem lidojumiem neatiecinām izdevumi. Tātad šeit jūs redzat, tas ir 28 tūkstošu apmērā, 28 530 eiro, un tie bija 12 tūkstoši eiro par 2 citu komandējumu lidojumu aizkavēšanu. Tas bija reisam no Berlīnes 500 eiro, bet no Barīzes 11,5 tūkstoši eiro. Un situācija bija tāda, ka, lai arī vienmēr praksē ir, ka ceļojuma aģentūras rēķinus valsts kancelējai sūta pēc lidojuma, jau tad, kad faktiski ir bijis, ja, tad attiecīgi šī aizkavēšanas nauda nav ieskaitīta uzreiz rēķinā, nav ieskaitīta arī nākamā rēķinā, kas ir saistīta ar valsts budžeta līdzekļiem, bet aiznākumā, kas bija Eiropas padomes sanāksmu rēķins. Bet vēl citā, tas ir 2022. Gada decembra rēķinā, tika ieskaitīti 16,5 tūkstoši eiro, kas bija saistīti ar atceltu reisu. Tā bija soda nauda par atceltu reisu. Šis komandējums bija plānots 6.7. decembrī, 2022. Gada 6.7. decembrī uz Eiropadomes neformālo sanāksmi Albānijā, Tirānā, bet pēc tam bija paredzēts to pagarināt uz Kosovu, Prištinu, tā kā apvienot gan Eiropadomes neformālo sanāksmi, gan tātad arī citu ārvalstu vizīti. Komandējums pasūtīts ļoti laicīgi, jau 7. novembrī, praktiski sanāk mēnesi iepriekš, un 29. novembrī komandējums atcelts tika. Arī diezgan lielu laiku pirms tam, bet tika uzņemtas saistības jau uzreiz, un attiecīgi pēc saistībām, kādas tika uzņemtas, tie būtu bijuši 50% no šī lidojuma, bet tā kā ceļojuma aģentūra ar brokeri ir vienojusies, nokaulējusi, tātad tas tika samazināts uz 30%, un tie bija 16,5 tūkstoši eiro, kas tika pieskaitīti citam reisam. Piedevām nekad par šo komandējumu nav bijis ne iesniegums, ne rīkojums, tātad tas arī faktos nekad nemaz nav parādījies. Un no vienas puses situācijā, kad mums visu šīs revīzijas laikā sniedz ļoti daudz informācijas, cik svarīgi ir visi šie ārvalstu komandējumi. Mēs redzam, ka tātad arī komandējums var atcelt, un pēc tam pat vairāk kā gada laikā, mēs saprotam, Eiropadomes sanāks trīspusējā, pat trešām valstu jautājumiem nevar atkārtot, bet tā pati jau paredzētā papildus vizīte Kosovā pēc tam nav atkārtot. Un ar šo gadījumu, kad ir atceltais reiz, kad ir šī soda nauda bijusi, mēs savā ziņā raksturojam arī to, kādā veidā tas process. Tātad saistības tiek uzņemtas ļoti ātri, praktiski tanī brīdī, kad reiz ir akceptēts, bet arī nevienmēr apzinoties, un jāsaka, apzinoties, cik liels tās saistības ir uzņemtas, tāda vienaldzīga, viegliprātīga attieksme pret šiem publiskiem līdzekļiem, jo tā, ka mēs pajautājām gan lidojuma brokeriem, gan ceļojuma aģentūrai, kā viņi tulko, kuros brīžos kāda soda procenta iestājas, jo sanāk tā, ka tanī brīdī, kā līgums ir parakstīts, momentā iestājās 10% līgumsots, un tad tālāk jau ir, 24 stundas pirms lidojuma ir 100% līgumsots. Bet arī tad ir tādas neskaidrākas normas pēc apstiprinājuma, tādas 120 stundu laikā. Un tad, ko mēs redzējām no tām atbildēm, ka brokers mums parādīja, ka patiesībā tie 50% arī iestājās jau dažas stundas pēc līguma parakstīšanas. Tas ir vairāk kā mēnesis pēc, bet ceļojuma aģentūra domāja, ka ir 30%. Tātad pat neviens nav iedziļinājies, kādas bijušas tās saistības. Un tā kā šādi. Un līdz ar to arī, ja mēs arī vēl skatāmies uz šo
atcelt to reisu. Šeit ir arī grāmatvedības likuma pārkāpums, jo šie līdzekļi bija jāgrāmato kā soda naudas, līgums sodi, pilnīgi citā uzskaitēs vienībā nekā tas tika izdarīts gada pārskatā. Līdz ar to, teiksim, arī no vienas puses maldinot sabiedrību, ka publiskai institūcijai ir bijuši šāda veida izdevumi. Jā, arī mēs revidenti, ja šādā veidā dokumenti tiek atspogļoti, jo mēs to neredzam. Jā, un, protams, ja ir redzams šīs soda naudas, tie vienmēr ir kā sarkanie karodziņi, jā, tad arī mēs šāda veida manipulācijas ar dokumentiem nevaram konstatēt. Un līdz ar to šeit pie šī piemēra mēs redzam gan šo saistību uzņemšanos ātro, gan tātad ne labai un atbilstošai kārtībai, ja paredzēto vispār šo komandējumu kārtību, ja tātad jau uzņemtas saistības vēl nav ne iesniegums, ne rīkojums. Nekas, gan tātad, jā, arī to, ka sabiedrība maldināt, ja ir, to, ko mēs redzējām par šiem lidojumiem, bija pirmā informācija par valsts budžeta komandējumiem, pēc tam klāt ir bijusi šī Eiropas Savienības, pēc tam vēl ir bijuši valsts kancelējas direktora atvainošanās, ka informācija nav pareiza, bet par šo līdz šim arī nebija pateikts. Tātad arī ir, ka šie cita veida izdevumi. Tā kā līdz ar to sabiedrība arī netika informēta par patieso situāciju. Jā, tad, un attiecīgi tad par šo procesu, kādā veidā lēmums tika pieņemts, tad mēs redzam, ka saistības tika uzņemtas ministru prezidenta birojā, bet tai pašā laikā te arī ir divu veidu šīs situācija. Ar vienu ceļojumu aģentūru tika uzskatīts, ka saistības uzņemtas vienkārši ar apstiprinājumu e-pastā. Kaut gan līguma paredzēja, ka ir atsevišķi vienošanās nepieciešams, ja ir speciālie lidojumi. Savukārt ar otru ceļojumu aģentūru bija papildus vienošanās starp valsts kancelēju un ceļojumu aģentūru. Bet tas, ko mēs redzējām, arī šīs papildus vienošanās, ja varētu teikt papildus līgumi, ir bijuši, tie bija kopā 9 gadījumi, kad ir šis papildus līgums bijis, bet mums nav par pilnīgi visiem informācija, bet lielākā daļa bija dienu vai vairāks pēc tam, kad brokeris jau ir izrakstījis rēķinu ceļojuma aģentūrai. Jā, tātad iespējams, mēs skatāmies tādā civiltiesiskā izpratnē, kaut kāda piekrišana jau ir bijusi, jeb akcepts bijis. Un praksē mēs redzējām, ja tas viens gadījums iestājās, kādas tam ir finansiālās sekas uz publiskiem līdzekļiem. Vēl, jā, mēs arī skatāmies savā ziņojumā, savā revīzijā skatījāmies, kā par šo budžeta līdzekļu plānošanu, jo tas, ko arī mēs publiskā telpā redzam, un arī, protams, mums revīzijā valsts kancelēja norāda, ka ar prioritāro pasākumu tika pieprasīta 2022. Gadā budžeta līdzekļi šiem speciāliem lidojumiem, tātad Saeima to ir akceptējusi, un tādā veidā, ja šie lidojumi ir likumīgi. Pirmām kārtām mēs vēršam uzmanību, ka pat tas, ja budžets akceptē kādus līdzekļus, tas nenozīmē, ka tos var izlietot neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, bet tai pašā laikā mums tomēr atšķirās izpratne gan ar valsts kancelēju, gan ar finanšu ministriju, kas mums par šo arī revīzijas laikā atbildēja par to, kādā veidā šī informācija tiek atspoguļota un vai tiešām to var uzskatīt par caurskatām. Jo šeit jūs redzat pilnīgi precīzi kopiju no valsts budžeta paskaidrojumiem, kur tiek pieprasīti šie līdzekļi prioritāriem pasākumiem. Tātad valsts kancelējai 1 270 000 stiprināt IKT un ēku kompleksa fizisko drošību, zem kura ir pilnveidota un uzlabota darba vide valsts kancelējā un 2 pasākumu uzlabot kopējā valsts kancelējas informācijas komunikācijas sistēma 1 un nodrošināti droši ministru prezidenta ārvalstu vizīšu avio pārlidojumu COVID-19 pandēmijas laikā. Jā, tātad no šī noteikti nav tātad saprotams, ka ir piešķirti
350 000 eiro šiem speciālajiem lidojumiem. Jā, tas ir redzams prioritārā pasākuma kartītei, kas ir Finanšu ministrijai, bet deputāti informāciju redz šādā veidā akceptējot. Ja? Līdz ar to, un šeit mēs, protams, arī atgādinām, ka nevis pandēmija, ārkārtējā situācija beidzās 2022. gada martā, ja? Bet kancelējas arguments, ka pandēmija beidzās tikai 2023. gadā, ja, un daudz pasākumu atcelt 2024. gadā. Tā kā, jā, tas arī par šo budžeta caurskatāmību. Jā, tas īsumā, kā mēs tikām pie šiem secinājumiem par speciāliem lidojumiem, bet tā kā skatījām komandējumus, tad mēs tomēr gribējām pievērst uzmanību arī citiem komandējumu izdevumiem, un šie paši 969 noteikumi paredz tai pašā nodaļā, kur ir augstāki limiti vairākām amatpersonām, arī to, ka var papildu piemaksu maksāt. Un ministru prezidentam līdz 30% no dienas naudas, bet uzsvēršu var un līdz 30%. Bet tas, ko mēs redzējām, ka pilnīgi visos gadījumos, un te mēs runājam ne tikai par tiem komandējumiem, kur speciālie lidojumi, bet visos komandējumos ir veikta šie piemaksa maksimālā apmērā. Bez jebkāda pamatojuma, kāpēc, ja, kaut kādiem šiem attaisnojumiem. Jā, salīdzinoši ar visām šiem citiem izdevumiem, tās varbūt ir nelielas summas, piemēram, ja dienas nauda komandējumam uz Beļģiju, Franciju ir 60 eiro dienā, tad šī piemaksa ir 18 eiro dienā, bet te mēs varbūt runājam jau par tādu attieksmi, jo tad, kad prasījām, tad sanāk, tas ir vienkārši iegājies jau gadiem, neviens neapšauba, un to mēs redzējām gan, tas tika attiecināts uz visu delegāciju, kur pieļauj 15%, gan arī uz citiem komandējumiem, teiksim, valsts kancelējas direktorām, tātad arī vienmēr izmantot šīs maksimālās piemaksas. Un, ja mēs skatāmies šos 3 gadus, kurus revidējām, tad ministru prezidentam un tā laulātajam un delegāciju locekļiem, tātad, tas, kas ir valsts kancelējas budžetā, ārvalstu komandējumos piemaksām, tātad tikai piemaksām, ja, nevis pašām dienas naudām, izmaksāti 4600 eiro. Bet, ja mēs skatāmies uz ministru prezidenta šiem dienas naudām un piemaksām, tad šī periodā dienas naudas bija 6235 eiro, un attiecīgi šīs piemaksas ir bijušas vēl 1800 eiro. Un šīs piemaksas ir, kaut gan jāsaka tā, ka bez tam tie paši ministru kabineta noteikumi paredz arī tādu normu, ja kopumā, ja uzņemošā puse visu apmaksā, tad var maksāt 30% no dienas naudas, ja, bet mēs redzam patiesībā pretēji pielietojumu. Bet tas nav nelikumīgi, to var, to normatīvi pieļauj, un tas tiek darīts. Neskatoties uz to, mēs gribam arī vēl vienā lietē vērst uzmanību, neskatoties uz augstāko amatpersonu reprezentācijas izdevumiem. Un šeit mēs tātad arī gribam atgādināt vai parādīt šo situāciju un arī parādīt, kur ir iespējams, ja, tātad, kur varētu diskutēt un valsts budžetā rast, lai arī neliels, bet tomēr līdzekļus, ka neskatoties uz to, ka no 2023. gada, kad spēkā stājās izmaiņas vienotajā atlīdzības likumā un kad valsts augstākām amatpersonām ievērojami tika palielināta mēneša alga, netika atcelti reprezentācijas izdevumi, ja, bet kā reiz tie pat tika palielināti. Un ja mēs runājam par ministru prezidentu un arī ministriem, tad, piemēram, ministru prezidenta mēneša alga, ja mēs salīdzinām 2023. gadu ar 2022. gadu, palielinājās par 52% uz gandrīz 8000, un vienlaikus reprezentācijas izdevumi, kas iepriekš bija piesaistīti pie valsts prezidenta reprezentācijas izdevumiem, ar grozījumiem piesaistīti pie mēneša algas, 20% no mēneša algas, tātad palielinājās par 34%, un pagājušā gadā bija gandrīz 1600 eiro mēnesī. Tie ir izdevumi, par ko nav jāatskaitās, tie ir izdevumi, kas neapliekās ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un ja mēs skatāmies visu
ministru kabinetu kopā, vēl tās amatpersonas, kam tiek izmaksāts, tad visam ministru kabinetam 3 gadu laikā, mūsu revidētā laikā, tā tad ir izmaksāts šeis reprezentācijas izdevuma kompensācijās 623 000 eiro. Bet savukārt, ja mēs jau skatītos uz priekšu, jo ņemot vērā, ka ir piesaistīts pie mēneša algas piesaistīts pie valstī vidējās, kur mēs redzam arī, ka šai bāzei tendence pieaugt, tad, ja mēs šīs reprezentācijas izmaksas atceltu, tad gadā varētu no budžeta ietaupīt apmēram 350 000 eiro arī. Tā, kā jebkurā revīzijā mēs sniedzām ieteikumus. Kopā šeit ir 4 ieteikumi, vērsti uz šo komandējumu sistēmas sakārtošanu, uz lielāku caurskatāmības veidošanu, tādā veidā arī vairojot sabiedrības uzticību valsts varai, valsts pārvaldei, un attiecīgi ieviešot šos ieteikumus mēs ceram, ka komandējumi tiks organizēti racionāli un ekonomiski, pat par sevīm saprotams arī tiesiski, ka tiks izvērtēta liederība izmaksu efektivitāte, ka publiskos informāciju par komandējumiem un arī, ka iepirkumi tiks organizēti atbilstoši iepirkumu likumam. Aicinu visus iepazīties ar revīzijas ziņojumu un gribu arī papildināt to, ka mūsu mājaslapā mēs šai revīzijai papildus esam sagatavojuši informāciju vizuālā platformā Power BI, kur tā tad arī ir iespējams atlasīt katru lidojumu un gūt informāciju par to. Paldies par uzmanību. Paldies valsts kontrolierim Edgaram Korčaganam un Ingai Vilkai, valsts kontrolas padomes loceklei. Tagad lūkšu ģenerālprokuroru Stukānu kungu. Labdien! Par prokuratūras jau uz šodienu konstatēto. Droši vien sabiedrībā plaši nezin, kā prokuratūras likumā arī ir noteikts pienākums prokuratūrai vērtot personu un valsts tiesību likumīgu aizsardzību. Ko tas nozīmē? Ja mēs arī konstatējam pārkāpumu, kuri ir saistīti ar konkrētam darbībām, bet sākotnēji nenorāda uz kriminālu atbildību, saskaņā ar prokuratūras likumu, ģenerālprokurors vai virsprokurori var uzdot prokuroram veikt pārbaudi. Un šāda veida pārbaude tika uzsākta un notika paralēli valsts kontroles pārbaudei, un šis pārbaudas rezultātā prokurors ir konstatējis likuma pārkāpumus un ir konstatējis pamatu uzsākt kriminālu procesu, kurš tika uzsākts martā un nosūtīts pirmstiesas izmeklēšanai, kā to paredz likums, korupcijas un novēršanas apkarošanas birojam. Dzirdot šodien valsts kontrolas skaidrojumus no prokuratūras viedokļa vai no juridiska viedokļa, secījums būtu vēl bargāks, un to mēs arī vērtēsim. Visi līdzekļi, kuri tika izmantoti čarter reisos, ir prettiesiski izmantoti. No kā tas izriet, to arī apstiprināja tikko kolēģi skaidrojot. Mēs esam konstatējuši un viennozīmīgi apgalvojam, ka tiesiskais regulējums līdz šodienai Latvijā neparedz iespēju ministru prezidentam izmantot vai kādai citai amatpersonai izmantot līguma reisus. Un varētu būt tāds vienkāršs arguments, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Jau šodien pieminētā, visa Eiropas Savienība taču arī saprata, ka ir apstākļi, kad var būt gadījumi, ka ir nepieciešams līguma reizes. Un rīkojas tiesiski. Eiropas Savienības ģenerāls sekretariāts 19. gadā
veica savas instrukcijas grozījumus, kur papildus 3 transporta veidiem ielika 4. līgumu reisus 19. gadā. Latvija to nav darījusi, un līdz 19. gadam, kad arī Latvija sāka izmantot, traktējot Latvijas normatīvu aktu, neviens neiedomājas, ka Latvijas mīļš kabineta noteikumi paredz līguma reisus. Bet vēlāk, šeit šī jautājums tiks vērtēts no amatpersonu puses, vai tā ir ļaunprātība, bezdarbība, nezināšana vai kas vēl cits, kāpēc tika pieņemts šis lēmums. Skaidrs, ka, ja mēs runājam jau par konkrētu cilvēku atbildību, mums būs jāņem vērā visi secinājumi, ko ir izdarījusi valsts kontrole, un skaidrs, ka šeit arī svarīgi, lemjot jautājumu par personas saukšanu pie krimināla atbildības, tā saucām ir subjektīva puse. Cilvēkam tomēr ir jāsaprot, un mums ir pienākums pēc likuma pierādīt šo subjektīvu pusi, un vienkāršiem vārdiem, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks ir pieskaitams, tad principā viņam ir jāatbild par savu rīcību. Es gribētu varbūt arī atgādināt, jo jūs droši vien prasīsiet uzreiz par atbildību konkrētam personam. Uz šodienu es nevaru pateikt konkrētim, bet es gribētu varbūt pat arī nolasīt ministru kabineta iekārtas likuma 4. panta 3. daļu. Un kas tur ir pateikts? Neatkarīgi no politiskas atbildības ministru kabineta loceklis par savu rīcību ir atbildīgs arī saskaņā ar krimināltiesisko, administratīvo vai civiltiesisko atbildību reglamentējošajos normatīvos aktiem atbilstoši. Tātad katras amatpersonas, jo citreiz mēs dzirdam arī skaidrojumu par politisku atbildību, un droši vien šeit mēs gan varam pozitīvi vērtēt, mēs laikam to arī novērojam, bet tas neatbrīvo no jebkura veida citas atbildības, ja persona ar savu rīcību izdarīja kādu likuma pārkāpumu. Kā es jau norādīju, krimināla process ir uzsākts, šobrīd izmeklētāji veids attiecīgas darbības. Mēs saskaņā ar prokuratūras likumu mums ir tiesības saņemt pilnīgi visu informāciju, kas ir iegūta valsts kontroles revīzijas rezultātā. Saskaņā ar krimināla procesa likumu visi šie iegūtie materiāli ir pierādījumi, kas ievērojami atvieglos izmeklētiem darbu, jo tas atkārtoti nav jāizdara. Tāpēc es ļoti ceru, ka izmeklēšanas iestāde kopā ar prokuroriem saprātīga sabiedrībai saprotama laikā spēs nodrošināt krimināla lietas izmeklēšanu un virzību. Un, kā norādīja kolēģi, šeit ir iesaistītas vairākas amatpersonas, un katras amatpersonas personīga atbildība tiks vērtētā un tiks lemts jautājums atbilstoši procesam tālāk, kam un kādas apsūdzības, ja tam būs pamats, tiks izvirzīts. Bet izmantojot iespēju, kā arī sabiedrībā skatās un varbūt arī vēlāk uzzinās par šo konferenci, es gribētu atgādināt un varbūt pat aicināt ministru kabinetu pirms katras ministru kabineta sēdes izlasīt, kas ir rakstīts virs ministru prezidenta galvas. Bet ministru prezidents to neredz, jo viņš sēž ar muguru. Un tur ir rakstīts viens likums, viena taisnība visiem. Līdz ar to izmeklēšanas iestāde, prokuratūras uzraudzība vērtēs vienu likumu, vienu taisnību pret visiem. Paldies! Paldies, Tukānkungs. Tagad ir tas laiks pienācis jautājumiem, un kārtība būtu sekojoša.
Ja kādam ir jautājumi, tad lūdzu stādieties priekšā, sakiet, kur mediju jūs pārstāvjat un kam ir jautājums domāts. Lūdzu. Tā, lūdzu. Labdien, TV3 ziņas Gatis Suhaveckis, jautājums Stukāna kungam. Vai jūs varētu precizēt, kuru bijušo vai esošo amatpersonu atbildību jūs vērtēsiet, nosaucot vārdus? Paldies. Bet jau pie mikrofona jūs. Manuprāt, valsts kontrolas kolēģi to jau ir izdarījuši un pateikuši. Tas ir ministru prezidents, ministru prezidenta biroja amatpersonas un valsts kancelējas amatpersonas. Tā skaitā aģentūras, kuras bija arī iesaistītas visus šajos darījumos, tā skaitā iepirkuma apstākļi, tērējot valsts līdzekļus. Uzvārdus jūs varat atrast internetā. Paldies. Lūdzu. Tas varētu būt kādam no valsts kontrolas pārstāvjiem, gribētu saprast, vai, ja nebūtu šīs publicitātes un vispār nesāktos šī tēma, vai tiktu vērtēt, un vai netiktu, jo mēs redzam, ka šie lidojumi tiek vērtēti jau no 21. gada, vai valsts kontrola nevarēja ātrāk konstatēt kaut kādos ikgadējos revīzijas pārskatos 21. gada, 22. gada, kad ir šie lidojumi, ka viņi iespējams daļā nelikumīgi vai neliederīgi un tam līdzīgi. Vai kāpēc iepriekš valsts kontrole nepievērstās? Jā, paldies par jautājumu. Es varbūt sadalīšu atbildi divās daļās. Pirmām kārtām atbildēšu, ka kāpēc vispār valsts kontrole pievērsās un kāpēc mums bija iespēja šajā gadījumā vērtēt šos jautājumus. Revīzijā bija divi iemesli. Pirmais bija tas, ka, protams, bija sabiedrības liela uzmanība, un mēs redzējām atklātības trūkumu no atbildīgo amatpersonu puses, nesniedzot pietiekami skaidru un pietiekami ātru informāciju par šo speciālo lidojumu nodrošināšanu, kas mums jau bija kā indikācija vai kā sarkanais karodziņš par to, ka šeit varētu būt kādas problēmas. Otrs iemesls bija tas, ka mums šajā laikā bija aktīva atvērta revīzija par resoru ministru kabinets, kuras ietvaros, tad mēs arī šo jautājumu, kā saka, varējām papildus izvērtēt. Līdz ar to mums bija arī iespēja šim te jautājumam pieķerties. Tad no otras puses, kāpēc šis jautājums varbūt nav aktualizēts iepriekšējos gados, tas ir gluži vienkārši atkarīgs no tā, kurā revīzijā pārbauda. Jo finanšu revīzijā, kuras mēs veicam ik gadu, ministrijās, centrālajās iestādēs, tā skaitā arī valsts kancelējā, ir jautājumi, uz kuriem mēs skatāmies un kurus vērtējam, piemēram, attiecībā par gada pārskatā norādīto informāciju, par vienu vai otru grāmatojumu, par ko citu. Un ja šī informācija netiek tajā brīdī, kā jau Vilkas kundze iepriekš arī minēta, netiek uzrādītas pareizā veidā un pareizā ailītē samaksātās soda naudas par vienu vai otru gadījumu, netiek atspoguļot informāciju par vēl citiem apstākļiem, tad arī mums gluži objektīvi nav pamata šo informāciju jau tālāk vērtēt un skatīties. Līdz ar to tajā daļā, kur no valsts kancelējas puses gada pārskatā informācija bija atspoguļot korekti un precīzi, to arī mēs revīzijā pārbaudījām. Jā, lūdzu. Ilzi Ilnaukstena Rēdere, nekā personīgi TV3. Man arī jautājums vienam no valsts kontrolas, bet visdrīzāk Vilkas kundze varēs to precizēt. Viens precizējošs jautājums un viens vairāk drusku filozofisks. Pirmais, vai tas nozīmē, ka pirms Covida ministru prezidents, kas šajā gadījumā bija Mārs Kučinskis, nelidoja un neizmantoja šos privātos reisus, vai tas arī bija jūsu pārbaudas lokā un mēs uzskatām, ka privātie reisi sākās tikai Covidā? Un otrs, filozofisks, vai tas nozīmē, ka Covid laikā tas aizgāja kā tradīcija vai kā, varētu teikt, vienīgais iespējamais variants un pārējā laikā tas jau bija ieradums. Paldies jums. Jā. Tātad,
kā jau minēju, šī revīzijā mēs skatījām 3 gadus, bet tas, ko mēs redzam no publiski pieejamās informācijas iepriekš, pirms Krišjāna Kariņa ministra prezidents konkrētais nav izmantojis, bet ir vispār bijuši gadījumi, kad izmantoja. Un attiecīgi, acīm redzot, tas, ko jūs jautājat par to filozofisko, tas, kā mūsu tā nostāja arī bija, ka tiešām nevarētu būt situācija, ka ir nepieciešams komandējums un nav citu iespēju nokļūt. Jā, bet tas, ko mēs šeit redzējām, ka ir pazudis tas samērīgums, un tiešām, jā, tad ir bijusi iespējams, ja mēs arī savā ziņojumā norādam, ka šīs Eiropas Savienības uz Eiropas padomas sanāksmu lidojumiem, kad grozījumi veikti instrukcijā, ka tas pat tā kā parādīja, ka arī tāda iespēja ir, un ka tas kaut kādā veidā pat iespējams iedrošināja, ja, jo tas arī, ja mēs skatāmies, nedaudz atskatījāmies, ja, tātad, kad 19. gadā tas bija pirmais, 19. gada vasarā, ja, un pēc tam jau lēnām 21. gadā. Jā, tad arī salīdzinoši netika daudz, ja 20. neskatījāmies, bet laikam tur, kur kopējā statistika nedaudz. Bet tad jau kaut kādā brīdī vienkārši, jā, rodās šis pieredums, tā sajūta, ka var, ka pienākās, jā, un tas tā kā aiziet, jā. Nu, jā. Un te, jā, mēs ar kaut kādos brīžos, kad mēs šo revīziju veicām, tas, ko mēs runājam, jau brīžam tā sajūta, ka ne jau tik daudz jau vairs par lidojumiem, bet par to, kā lietas notiek, tas, ko mēs bieži redzam dažādās revīzijās, ka tiek pieņemti lēmumi bez finanšu analīzes, bez alternatīvu izvēlēšanās, un tad šis kā tāds izvērtēšanas, un šis kā tāds mini modelis, ja, kad iedomājamies, ja tā situācija būtu ar personīgiem līdzekļiem. Pie katra pozīcija izvērtēt, vai tā būtu vajadzīga, ja, un arī to mēs kaut kā nevaram varbūt citādāk organizēt. Ja, bet šeit tas vienkārši, un arī jūs redzējāt tās amplitūdas, kādas ir, ja, tiem lidojumiem, ja, tā kā to mēs arī gribējām tā kā noskaidrot, vai ir kaut kāda robeža, ja, tad tā stunda mums ietaupītā, ja maksā, virs kaut kā, tad nelidosim, ja. Jā, lūdzu. Varam precizējoši jautājumu, vai runa ir tikai par Krišjāņa Kariņa atbildību, vai arī par premjera Sevikas Siliņas atbildību, vai arī viņi izmantoja šos speciālos līgumreizus? Nē, ja mēs runājam, ja jūs jautājat par ministru prezidentiem, tad Evikai Siliņai ir bijis viens, jā, un tas ir no Eiropadomes sanāksmes, un jūs jau redzējāt, tas ir arī kategorijā, kas ir likumīgi, bet ne ekonomiski. Jā. Jā, bet varbūt es varētu arī, varbūt ģenerālprokuroram jautājums, kā būtu jārīkojas vispār šobrīd premjera birojam un varbūt vēl citām amatpersonām, valsts kancelējai, vai ir potenciāli iespējami kaut kādi drošības līdzekļu liegumi kaut kādā veidā, jo vai nevar traucēt izmeklēšanai tas, ka personas ir amatos, premjera birojas, valsts kancelējas direktors, ņemot vērā, ka valsts kontrole jau saka, ka tur jau bija problēmas ar informācijas saņemšanu vai pretrunīgas informācijas saņemšana. Izmeklētājiem varbūt arī var rasties šādas problēmas, un otrs vēl varbūt papildinājums, varbūt arī valsts kontrolēra komitēt, kas notiek ar finanšu ministrijas kaut kādu arī atbildību, kuras sniedz izplūdušas, nesaprotamas atbildes, pretrunīgas, iespējams politiski motivēta motīvu dēļ. Redziet jautājumu, vai būtu pamats piemērot drošības līdzekli, to izlems izmeklētājs, ja būs tāda vajadzība, un var konsultēties arī ar prokuroru. Bet tāpēc arī valsts kontrolas kolēģi pareizi norādīja, ar saviem līdzekļiem un iespējami viņam bija varbūt arī kaut kādi ierobežojumi, kaut gan es kaut kā apšaubu, bet krimināla procesa ietvaros pie sliktākā variantā mēs varam izdarīt, nevienam neprasot atļauju, saņemot tiesneša akceptu un izņemt visu, tā skaitā ārzemes, kas ja nepieciešams. Līdz ar to izmeklēšanai šeit šķērsliem nevar būt. Ja kāds šobrīd izdomāsies pretdarboties, tad pret personu varbūt vērsti arī attiecīgi līdzekļi. Tāpēc šajā aspektā es neredzu nekādas problēmas. Mēs iegūsim visu nepieciešamu informāciju, pieprasīsim, un būs nepieciešams laiks, lai viņu vienkārši izvērtētu, lai saprastu atbildības pakāpi un cilvēkus.
Jā, attiecībā par finanšu ministriju es varbūt sadalīšu atkal atbildi divās daļās. Pirmais ir tas, ka, protams, mēs sagaidām, ka finanšu ministrija sniedzot savu viedokli, sniedz viedokli skaidru, precīzu, nevis izplūdušu, kādu mēs, diemžēl, saņēmām šajā revīzijā par to, kā viena vai otra norma ir piemērojama. Bet iespējams, ka tas šķērslis sniegt skaidru, precīzu viedokli par vienu vai otru jautājumu vai skaidrojumu, kā normas ir piemērojams, ir tikai tāpēc, ka laikus nav sakārtots normatīvais regulējums. Un tas ir tas viens no ieteikumiem, kuru mēs arī sniedzam šīs revīzijas rezultātā, strādāt pie skaidra normatīvā regulējuma radīšanas par komandējumiem, tā skaitā iespējams par specreisu izmantošanu, tad, kad tie ir objektīvi nepieciešami. Bet lai šis process ir atklāts, lai ir sabiedrībā diskusija, lai notiek objektīvs izvērtējums, kurā brīdī valsts augstāko amatpersonu laiks ir svarīgāks par noteiktiem izdevumiem, un lai tas uz priekšu nerada pamatus vienai vai otrai normu interpretācijai. Jautājums. Kā jūs trīs summas ir nosauktas nelikumīgās, neliederīgās, vismaz par tām nelikumīgajām, kuram būtu tad, vai kā būtu jārīkojas, kurai iestādei, vai valsts kontrole pati to darīs, vai šo summu vajadzēs valsts budžetā atgūt kaut kā? Es domāju, ka šeit algoritms ir ļoti skaidrs. Valsts kontrole ir savu darbu izdarījusi, ir aprēķinājusi pretiesiski, neekonomiski izlietotos valsts budžeta līdzekļus un Eiropas Savienības padomus lidojumiem izmantotos līdzekļus. Tālāk, kā es teicu, mēs tagad esam nodevuši informāciju, kā jebkurā citā revīzijā, redzot šādu veidu pārkāpumus tiesību aizsardzības iestādēm, kuras jau tālāk šo te izmeklēšanu veids un nepieciešamības gadījumā var arī nodrošināt līdzekļu piedziņu. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu vairāk nav, tad teikšu no savas puses paldies. Paldies gan runātājiem, gan dalībniekiem un apmeklētājiem. Paldies televīzijas un internetu tiešraižu skatītājiem. Ar šo valsts kontrolas brīfingu es slēdzu. Ja ir kādi jautājumi valsts kontrolas pārstāvjiem vai prokuroram, tad lūdzu tos piesakiet pie maniem kolēģiem. Paldies!